Sakiet lūdzu, cik no jums ir kādreiz aizdomājušies par tādu lietu? Cik ilgi es strādāšu uz svešu onkuli? Cik ilgi es strādāšu uz direktoru? Cik ilgi es strādāšu uz jebkuru no priekšniecības, kuri bieži vien nes prātu ārā līdz nemaņai, kuri skalo smadzenes, kuriem sāp muguras, kuriem sāp kājas, kuriem sāp rokas. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies kaut mazliet par to, cik ilgi jūs pavilksiet? Es esmu nākus pie tāda secinājuma, ka mēs esam diezgan slinki. Slinki tādā ziņā, lai kaut ko dzīvē mainītu. Jo visam ir kādreiz arī savas beigas. Ir sākums kaut kam jaunam. Es jums pastāstīšu mazliet no savas dzīves. Es nostrādāju vairāk kā 30 gadus algotā darbā. Līdz brīdim, kamēr es sapratu, kad es eju uz darbu kā iejūgts zirgs. Par 14 stundām. Ir svētki. Darba grafiks. Ir jāstrādā. Ir jubileja kādam. Darba grafiks ir jāstrādā. Dzīve priekš sevīm vienkārši nepastāv. Brīvdiena pienāk, līst lietus. Nākamā brīvdiena, sniegs tā, ka nevar iziet ārā. Un visu to kopā savelkot, es sāku domāt, cik ilgi es visu to pavilkšu. Jā, jo sāka palikt pa grūtu, stundas garās. Jo audziņa, kāda mums šeit viņa ir, tāda ir, ar to ir arī jāizdzīvo. Un es sāku meklēt. Es biju dzirdējusi pa internetu, jā, ka daudzi pelna. Un arī es sāku par to aizdomāties un sāku skatīties internetā, kas ir ar darba piedāvājumiem online. Tur izvēlēties ir ļoti grūti, jo tur tie piedāvājumi ir ar neskaitāmām nulēm. Un tad es sapratu, kad man ir kaut kas jāmaina. Un diezgan nopietni sāku par šo tēmu aizdomāties. Jā, meklēju. Savā laikā es biju apdedzinājusies, es tiku vienu krāpnieku kompānijā, tas man atstāja ļoti lielu iespaidu. Un tad es tā diezgan cītīgi sāku pa vakariem skatīties, kas ir, ko piedāvā, un man trāpījās viena krievu sieviete, ļoti smaidīga, ļoti tāda patīkama, ļoti labi visu pastāsta. Sākumā vairākas reizes viņu klausījos, un tad es viņai uzrakstīju. Saņēmu, protams, atbildi. Un ar savu neticību, ar savām bailēm, es esmu šajā kompānijā. Jā, draugi, tas notika. Bija grūti sākumā, jā, jo es ienācu pilnīgs āmurs, jo es internetā nesapratu pilnīgi ite neko. Es nemācēju pat screenshot uztaisīt, jo man nebija nekāda saprašana, kas te notiek, ko te dara. Tad es jums mazliet pastāstīšu. Šeit neko mēs nepērkam, mēs šeit neko nepārdodam.
Mums nav smaržu kastes, mums nav burkas ar visādiem kokteļiem, jo tas maksā naudu, lai viņu iepirktu, un pēc tam tu nezini, vai viņu varēs pārdot vai ne. Nē, šeit mēs neko nepērkam un nepārdodam. Šis projekts ir informācijas dalīšanās. Mārketings ir dalīšanās ar informāciju par kompāniju un nekas vairāk. Te nav jāceļ maisi, te nav jāceļ koku baļķi, te nav nekādi smagumi, vienīgais smagums tas ir jūsu telefons ar interneta pieslēgumu. Man te raksta cilvēki, kārtējā piramīda. Nu, tie ir atkal tie paši, tumši domājošie ar savu žulti. Man tāds jautājums, jūs vispār zinat, kas ir piramīda? Vai jūs esat tikai dzirdējuši to vārdu, nezinot viņai pamatu, kas ir piramīda? Mūsu kompānijai nav nekas kopīgs ne ar piramīdu, ne ar lahatronu. Pilnīgi nekas. Mēs esam dažādas kompānijas. Gribat iet uz piramīdu? Lūdzu. Tur jūs dabūsiet kaut kādu procentiņu no tā, miljoniem, ko jūs ieguldīsiet, un pēc tam tā bodīta aiztaisīsies ciet. Lūk, tā ir piramīda. Mēs pastāvam 8. gadu. Katru gadu mums izsniedz jaunas licences, jaunu certifikātu, jo katru gadu šo kompāniju pārbauda. Tā kā te ar piramīdu, pilnīgi nekas nav saistīts. Šajā komandā, ko mēs katrs individuāli veidojam, mēs aicinām cilvēkus. Jo te pelna no cilvēka pie cilvēka un nekā savādāk. Kompānija naudu sev netur, kompānija naudas nav. Nauda nāk, peļņa nāk no cilvēka pie cilvēku, caur matricu. Tas viss ir iespējams apmācīties. Kā jūs, draugi mīļie, domājat? Ja šitā būtu piramīda, man ir ļoti daudz draugi, man ir ļoti daudz paziņas, kas skatās manus video. Es stāstītu šādas lietas saviem draugiem. Es aicinātu draugus šajā kompānijā, kuru viņus pataisīs plikus. Tās ir pēdējās muļķības. Es stāstu par to, par ko es esmu pati pārliecinājusies. Tikai un vienīgi. Un neko savādāk. Šajā komandā visa apmācība ir bez maksas. Ja jūs aiziesiet uz piramīdu, tur jums noplēsīs pamatīgi naudu pa apmācību. Sāksim jau ar to. Te ir bez maksas. Jūs varat mācīties no rīta līdz vakaram. Šajā projektā pelnītāja ir matrica, kura nes jums peļņu uz jūsu kabinetu. Tikai jūsu kabinetu, kur neviens netiek klāt, jo mums 24/7 ir apsardze, par cik mums iet dalībnieki no 58 valstīm. Mums ir ļoti nopietna apsardze, kura vēro, lai nevienam kabinetam sveši cilvēki klāt netiktu. Jo katram kabinetā ir naudiņa, vairāk vai mazāk, bet viņa tur ir. Tad es vēl gribētu pateikt tādu lietu, kad es ar savām bailēm un ar savu neusticību internetam kā tādam biju savā laikā noriskējusi,
tad es pasaku, cilvēki mīļie, īpaši tie, kam patīk riskēt, kas nebaidās dzīvi mainīt. Pamēģiniet. Jo tie, kas te jau strādā, neviens nav nožēlojis. Te neviens nevienu centu nav pazaudējis. Jo šeit izmaksa ir 100%. Jums vienīgais, kas būs jādara, jādalās ar informāciju. Un tas nav nekas sarežģīts. Jums nebūs jāskraida pa dzīvokļiem, pa iestādēm, jāpiedāvā smaržas, jāpiedāvā kaut kādus tur uztur bagātinātājs vai kaut kas vēl tam līdzīgs, ko dara. Nē, jūs sēžot mājā uz dīvāna, dzerot kafijas krūzīti, strādāsiet un pelnīsiet. Protams, ieteiktu neskriet no algota darba prom, īpaši tiem, kas jau ir. Manā komandā tie ļoti daudz to saprot, viņi daļa apvieno. Tā daļa, kas ļoti labi jau pelna, viņi ir aizgājuši no algota darba projām. Viņi izbauda dzīvi. Viņi svin svētkus, viņi dzīvo kopā ar bērniem, viņi skatās, kā izaug mazbērni, ko viņi savā laikā strādājot to neredzēja. Tagad viņi to dara. Vienkārši izbauda dzīvi. Mainiet savā dzīvē, pamēģiniet pamainīt. Varbūt arī jums sanāks. Nav teikts, kad uzreiz, jo šeit nav nauda uzreiz. Te netek viņa tā kā pa ūdenskrānu. No gaisa viņa nekrīt. Te ir jāpastrādā. Un tie, kas te jau strādā ilgu laiku, kā teicu, kompānija pastāv 8 gadus, šeit ir cilvēki, kas strādā 7, 8, 6 gadi. Un kā jūs domājat, kāpēc viņi nav aizgājuši uz citurienu? Kāpēc viņi nav aizgājuši uz kaut kādu piramīdu vai lahatronu vai nav nomainījuši citas kompānijas? Tāpēc, ka te var nopelnīt. Te reāli var nopelnīt. Un ja es pati to neizbaudītu uz sevi, es nevienam šo kompāniju nepiedāvātu. Nevienam. Es pat nevilktu video, jo es zinātu, ka tas ir pilnīgs apmāns. Bet šeit ir viss godīgi. Mums katru dienu, 2 reizes dienā notiek video zvani, kurus vada mūsu labākie spīkeri. Tie ir tie cilvēki, kas šeit strādā ilgus gadus. Viņi stāsta, kāpēc viņi šeit atnākuši, kāda iemesla dēļ viņi šeit ir, kas viņu ir spiedis, kādi dzīves apstākļi viņus ir spieduši šeit ienākt. Viņi to ļoti sīki visu izstāsta. Viņi parāda, kā strādā matrica. Arī soli pa solītim visu sīki pastāsta. Kur šeit, ar jums video runājot, man nav tik daudz laika. Es laiku vairāk varu veltīt tiem, kas ienāk pie manīm telegramā, tiem es varu veltīt vairāk laiku, bet vissīkākā informācija ir video zvanos. Un tie ir ļoti vērtīgi. Tie ir jebkuram, arī tie, kas gadiem šeit strādā, viņi nāk un klausa, jo katru reizi doma ir viena, bet katrs pasniedz viņu savādāk. Un katrs iegaumē kaut kādu citu vārdu vai kaut kādu citu teikumu, kas noderētu viņiem. Tāpat tās, kā likt video, ir apmācība. Visam jūsu solītim, ko jūs veiksiet šajā projektā, visur ir bezmaksas apmācība. Tā kā, padomājiet, cik ilgi jūs tā, kā lai saka, vilksiet to dzīvībiņu. Man žēl ir tie tantuki, tie pensionāri, tiešām žēl,
kurus es redzu veikalos pie nocinotām precēm, kuri tur rokā naudiņu ar trīcošu roku un skaita, vai viņam pat tai nocinotai pietiks nauda. Nu jā, diemžēl tādā valstī mēs dzīvojam, un tur mēs neko neesam spējīgi izmainīt. Bet tā ir dzīves realitāte. Un noteikti kāds no tiem tantukiem ir jūsu radinieks. Nu, palīdziet viņiem. Palīdziet savai ģimenei, palīdziet saviem bērniņiem. Jūs, protams, ka man nenoticēsiet, bet ja jūs zināt, cik mums ir daudz pensionāru, un ka viņus paklausoties, viņi arī video zvanus vada. Ar kādām problēmām viņi vispār ir atnākuši uz šo projektu, nu, ziniet, viņus žēl tiešām paliek. Jo katram ir savs skarbs un grūts liktenis bijis, bet viņi to ir mainījuši. Un viņi mainījuši uz 180 grādiem. Viņi var atļauties kaut kur aizbraukt. Nerunājot jau to, kad nav naudiņas maizei vai tur zālēm. Viņi ceļo. Viņi palīdz saviem mazbērniem. Tās māmiņas, kas ir dekrēta atvaļinājumā. Ja jūs zināt, kādu smaidu viņas stāsta arī par savām dzīves likstām un kā viņas dzīvo tagad, tur ir diena pret nakti. Tā kā šis projekts ir ilgtermiņā, šis projekts iet mantojumā. Nu, kur vēl, nu, nav otras tādas kompānijas, kā šī nav neviena. Lai cik es esmu saskārusies ar tiem cilvēkiem, kas nāk pie maniem telegramā un jautā, kā var nopelnīt, kas ir jādara, un viņi mazliet padalās ar savu dzīvi, nu viņi ir izstaigājuši visu internetu. Un rezultātā viņi ir atnākuši manā komandā. Kāpēc? Tāpēc, ka šī ir stabila, droša, pelnoša. Kā jau teicu, nauda no gaisa te nekritīs. Bet te var ļoti smuki nopelnīt. Tiešām ļoti pienācīgas naudas cilvēki šeit pelna. Tā kā, draugi mīļie, tiem, kam ir tāda uzņemšanās, riskēšana, tāds azarts varbūt tās. Nākat, pamēģiniet, uzrakstiet man telegramā. Gribu mēģināt, Ināra, pastāsti, kas ir jādara. Un es labprāt padalīšos. Padalīšos ar visu, ko es zinu. Ko es pati esmu šeit iemācījusies un ko es pati šeit redzu, kā notiek. Man nevajag jums nepiepušķot, ne kaut kādus daļrunības runāt, nē. Kā teicu, man ir ļoti daudz draugi, man ir ļoti daudz paziņas. Un nav manās interesēs arī saviem draugiem stāstīt kaut kādas muļķības. Un to es nekad arī nedarīšu. Jo es ļoti augsti vērtēju draudzību. Ļoti augsti. Un, lai to draudzību iemantotu, viņa ir jāpierāda. Un draugiem es nekādu tur muļķību nesmērēšu. Nē. Šo video es vairāk tagad veltīju tai auditorijas daļai, kuru arī es ļoti augsti vērtēju, kurai es esmu bezgala pateicīga. Manai pateicībai nav robežas. Es jau teicu iepriekšējā video, ka jūs esat paši labākie, paši superīgākie. Bet tie pārējie ar to žulti šķīriet tālāk. Šis video nav domāts jums. Šķīriet, dzīvojiet ar savu naidu, ar savām tumšām domām. Dzīvojiet tā, kā jums ir labi, skaitot kapeiciņas,
Dzīvojiet, tā ir jūsu izvēle. Es šeit aiz rokas nevienu nevelku, es šeit nevienu nepierunāju. Es vienkārši dodu iespēju cilvēkiem mainīt. Un es ļoti gribētu, ļoti tiešām no sirds, lai katrā mājā ienāk šis projekts. Lai katra ģimenīte varētu sākt sev kaut ko atļauties vairāk nekā viņi dara to tagad. Lai varētu sevi palutināt, jo arī tam vajag līdzekļus. Tā kā ja jums būs uzdrošināšanās un drosme, un galvenais nebūs bailes, tās gan atstājiet malā. Rakstiet man. Man ir ielikta foto, kā pie manīm var nonākt telegramā. Bet es jums pateikšu, blakus manam video aplī ir mana bilde. Tā ir profila bilde. Uzspiežot uz to, zemāk ir vārds Telegram, kur ar angļu burtiem ir rakstīts mans lietotāja vārds. Tas arī bildē ir uzlikts. Viņu ir jāievada rāmītī, kur ir rakstīts poisk čata. Jā, vēl ko gribēju piebilst. Tā kā šī ir starptautiska kompānija, kā teicu, no 58 valstīm, kur ir krievu runājošie cilvēki. Tāpēc viss šeit notiek krievu valodā. Video zvani ir arī krievu valodā, visa apmācība, visas bukletes, viss ir krievu valodā. Šajā projektā tā ir vienīgā saziņas valoda. Negribēju teikt, bet laikam pateikšu, kad saņēmu tādu komentāru, kad jūs te stāstat, kam nav krievu valoda, tam nav te ko darīt. Bet, draugi mīļie, bet ko jūs darīsiet tiešām šeit, ja jūs nesaprotat to krievu valodu? Diemžēl tiem nebūs šeit iespēja mācīties, nopelnīt. Viņa šeit ir jāzina, lai cik tas nebūtu bēdīgi, bet, diemžēl tā tas ir. Lūk, un tad, kad jūs ienāksiet pie manīm telegramā, es jums došu iespēju noklausīties video zvanus, es jums piedāvāšu bukletes, es jums parādīšu visus kompānijas dokumentus, visus certifikātus, atļaujas, apmācību, pasolītim, dažādas. Jo šeit nauda ir dolāros, ir apmācība, kā naudu pārvērst tajā valūtā, kas jums ir nepieciešama, kā to izdarīt. Tam visam šeit ir sīka apmācība, un ar to šī kompānija laikam ir tik unikāla, ka nevienā citā tāda iespēja mācīties nav un nebūs. Un arī es jums palīdzēšu, paskaidrošu. Ja uz visiem telegramā rakstītiem jautājumiem es, protams, jums atbildēšu. Jo man ir tagad atnākuši arī jauni biedri, kuri sāk vākt ļoti nopietnu informāciju. Jā, viņi uzdod daudz jautājumus, un tas ir ļoti apsveicami, ka cilvēki interesējās. Viņi nav ienākuši tikai tā sporta pēc, bet viņi ir ienākuši nopietniem nolūkiem pievienoties un reģistrēties. To var redzēt. Tā kā, draugi mīļie, gaidu jūs telegramā, padomājiet un rakstat. Uz tikšanos, draugi!